šodien mēs redzam ārā saulīt spīd un ir silts un mājīgs un ir jauks sarunas, un tad kaut kādā brīdī cilvēkam vairs nepatīk saule un siltums un pilnīgi viss kaitina, un tad parādās šis te jaunais vārds, kas ir ienācis jau labu laiku, izdegšana. Un arī vecāki šo jautājumu uzdod. Kādreiz to sauc par izlaidību, ka tev ir kaut kādas... Ka nevar saņemties. Jā, ka nevar tagad saņemties, un tagad pēkšņi tev tas traucē un tā tālāk, bet šī izdegšana, šis jaunvārds, viņš šobrīd ir aktuāls, arvien aktuālāks. Kas ir tā mērķa grupa, kas vairāk ar šo izdegšanu saslimst? Piedzīvo, izdzīvo, izdeg. Jā. Jā, droši vien, pirms mēs runājam par mērķa grupu, es varu pastāstīt par to, kas ir izdegšana. Un attiecībā uz izdegšanu iepriekš labu laiku mēs runājām vairāk saistībā tieši ar darbu, ar profesionālo izdegšanu, ar izdegšanu tādā profesionālā jomā. Bet Covid pandēmija ļoti aktualizēja jautājumu arī par vecāku izdegšanu. Un tā kā tu saki, tas ir kaut kas ir pastāvējis vienmēr, bet agrāk to sauca savādāk. Bet šis tieši Covid pandēmija pacēla to, ka arī vecāki izdeg, arī viņu spēki kaut kad beidzas, un ka tas ir savā ziņā tāda, ne tādā ziņā normāla, ka tas notiek ar visiem, bet tā parādība ir. Tā ir dzīves realitāte. Un izdegšana ir tāds absolūti fizisko un emocionālo spēku izsīkums, kas ir saistīts ar lielu slodzi, ar lielu emocionālo slodzi, un atšķirībā, piemēram, no darba, kur mēs 5 varam aizslēgt varbūt durvis un aiziet mājās un domāt par citām lietām. Vecākiem tādas iespējas nav. Vecākiem ir darbs 24/7. Pat ja bērns ir aizdevies uz skolu, vecāks joprojām kaut kur galvas pakauša aizmugurē par to domā un plāno. Un šī bērnu kopšana un bērnu aprūpe viņa jau nekad nebeidzas, īpaši ar maziem bērniem. Un vecākiem nav variantu paņemt, piemēram, garu atvaļinājumu, lai atpūstos no saviem bērniem, jā, vai šos bērnus tagad es vairs neaudzināšu, es nomainīšu uz citiem bērniem, es audzināšu citus bērnus tagad, vai ne? Tā kā, jā, vecāka izdegšana ir pilnīgi reāls sindroms, un tā tas notiek. Izdegšanai ir vairākas lietas, kas to raksturo, un tad viens ir tāds fizisks un emocionāls izsīkums, kad nav spēka. Vienīgais, par ko es varbūt varu domāt, ir aiziet gulēt, palīst zem sagas un nekad nelīst ārā. Aizkaitinājums, kad man viss kaitina, bērni, vīrs, sieva, arī tēti izdeg, starp citu. Jā, kad viss kaitina, kad man nekas nepatīk, es esmu palieku ļoti prasīgs pret sevi tāpat laikā, kad man taču ir jābūt labai mammai, bet es to vienkārši nevaru izdarīt, jo man nav resursi tam. Un pie izdegšanas ļoti būtiski ir tas, ka tas, kāda mamma, ja es esmu izdegusi, tas, kāda mamma esmu šobrīd, ļoti, ļoti krasi atšķiras no tā, kāda es biju un kāda es vēlos būt. Un tā realitāte ir ļoti nepatīkama. Otra lieta, jā, izdegšana, kas raksturo, ir tāds emocionālā distancēšanās, kad varbūt es palieku ilgāk darbā, lai man nebūtu jāiet mājās un jātiek galā ar visiem bērnu jautājumiem un mājasdarbiem un kaut kādām lietām. Varbūt kādā brīdī bērns raud un man nav resursa to izturēt, un es viņam pasaku, taču izbeidz vienreiz raudāt un ej uz savu istabu, jo man nav spēka tikt šobrīd ar viņa sāpītēm galā un viņu tur samīļot un sabužināt, jo es cenšos pati izdzīvot. Jā, tā kā es distancējos un ne tikai no bērniem, es distancējos no vīra, no sievas, es distancējos no saviem tuviniekiem, es vienkārši nevienu nevēlos, es gribu palikt viens. Un tad tā trešā lieta ir, ka vecāki sāk justies nekompetenti, kā slikti vecāki. Ja es visu laiku varēju izturēt un risināt ar bērnu problēmas un vest sarunas un nonākt pie kaut kāda kopīga risinājuma, tad šobrīd varbūt man ir vieglāk izvilkt no skapijas šokolādi, iedot, lai viņš beidzot apklust un lai es varu vienkārši iet un būt viena pati kaut kur pasēdēt. Un, ja mēs runājam par tām grupām vecāku, kuriem ir lielāks risks izdegt, tad viena no tiem ir vecāki, kuri grib būt tādi ļoti pareizi, kur ļoti grib izdarīt visu ļoti pareizi un audzināt bērnus. Viņi daudz lasa par to un viņi risina katru problēmu.
Un tie ir vecāki, jā, kur prasa no sevis būt perfektiem, un tad, kad nesanāk būt perfektiem, tad viņi lasa vēl vairāk, jo viņi domā, ka problēma ir viņos. Kur patiesībā, tā doma ir, ka nav jau perfektu vecāku. Mēs visi savus bērnus kaut kad sāpināsim, mēs visi pieļausim situācijas, kurās viņi piedzīvo kaut kādas traumas. Tas ir neizbēgami. Es, protams, nesaku, ka nevajag censties, vajag, bet nevajag prasīt no sevis būt perfektam. Otra grupa no vecāku, kur bieži vien izdeg, ir tādi, kuriem varbūt ir paaugstināts stress, kuri paši par sevi ir tādi trauksmaini, stresaini, kuri prasa no sevis kaut kādas arī lietas un pēc tam kritizē sevi par to un piesienās pie tā, ka kaut kas nav izdevies atkal labi. Jā, un kuriem varbūt ir grūtības regulēt šo stresu un trauksmi. Tā ir otrā grupa. Tad vecāki, kuri varbūt kaut kādu iemeslu pēc, viņiem nav zināšanu vai prasmju, kā tikt ar bērniem galā. Un viņi cenšas, un viņi dara labāko, ko viņi var izdarīt, bet tam nav lielas jēgas, jo tas bērns dara kaut kādas lietas, ar kurām vecāks vienkārši neprot tikt galā. Un šeit tad būtu ļoti svarīgi droši vien meklēt atbalstu. Un vecāki vispār, kuriem nav atbalsta sistēma, kuriem nav partneris vai tuvinieki, mammas, draudzenes, tantes, kas var palīdzēt ar bērniem, arī ir tā kā uz paaugstināta izdegšanas riska robežas. Protams, vecāki, kuri strādā, no rīta līdz vakaram viņi ir darbā un viņi ir pārņemti ar darba lietām, un tad vakarā viņi atnāk mājās un ir tikai ģimene un bērni, un tas laiks sev neatliek. Arī šī grupa ir tāda ievainojama. Un, jā, un, protams, arī mūsu brīnumiņa vecāki audzina bērns ar īpašām vajadzībām, ir uz tāds augsts risks ir izdegt, jo šo bērnu vajadzības ir ļoti daudz. Laiku tas paņem daudz, emocionālos resursus, fiziskos resursus. Šie ir tie, šie ir tie vecāki, kuri tiešām var ļoti viegli izdegt. Izdegšana, depresija, tas ir nākamais epizode jau. Jā, pie izdegšanas, depresija un trauksme, tas ir kaut kas, kas attīstās izdegšanas rezultātā. Un bieži vien, diemžēl, pie izdegšanas šī depresija nāk kopā ar spēcīgām pašnāvības domām par to, ka man šitādu dzīvi nevajag, es nespēju priecāties par saviem bērniem, es nespēju priecāties varbūt par to, ka man ir labs vīrs, laba ģimene, es vienkārši nespēju, tātad es esmu, kaut kas ar mani nav kārtībā, es neesmu normāla, un šitā dzīvot nav jēgas, un pamazām vecāki var zaudēt to prieku un zaudēt to jēgu dzīvē kā tādu, ja šādi ir jādzīvo. Tad nākamais, ja skatītājs mūs skatās un saprot, kad viņš ir šajā izdegšanas epizodē, lai nesasniegtu šo depresiju, trauksmi un pašnāvnieciskās tieksmes un tā tālāk, kas ir tie pirmie darbības soļi, kā man sevi sakārtot, kā man sev palīdzēt? Pirmais, kas būtu jādara, ir jāizvērtē savas prioritātes, ir jāsaraksta savi pienākumi un jāsaprot, vai kaut kas no šī ir tāds, ko es varētu dalīt vai ar savu partneri, vai ar kādu no saviem tuviniekiem, ja partneri nav blakus. Jo vecākiem nav jādara viss vieniem, un viņi drīkst nedarīt, un viņi drīkst kaut ko negribēt, un viņi drīkst pateikt, šo es tagad nedarīšu, lūdzu izdari tu to. Un tas pirmais ir jāveic audits pašam sev ar saviem pienākumiem, ar savām lietām, kas ir jāpaveic. Ir vecāki, kas to varēs izdarīt paši, un būs vecāki, kuriem noteikti ir jāmeklē palīdzību, lai izdarītu to ar kādu kopā. Bet tās galvenais ir atrast laiku sev un savām vajadzībām, jo izdegšana rodas no tā, ka es ilgstoši atstāju novārtā sevi. Viens ir tas, ka mēs identificējam. Tagad, kas ir tie veļu negludināsim? Labi, tad izgludināsim tikai tad, kad jāvāk mugurā. Jā, bet varbūt, ka no tā man dzīve drausmīgi necietīs, ka man nebūs skapī perfekti salikt visi dvielīši vienādi salocīti un sagludināti, vai bet tā ir ļoti liela pārkārtošanās. Tas nav tik vienkārši. Tas nav vienkārši, tas nav, bet ja tā cena ir izdegšana un domas par pašnāvību, tad tas ir skaidrs, ka ir kaut kas jādara lietas labā. Un ļoti daudz ar vecākiem runājot, tas, ko es pamanu, ka man ir vajadzīgs, lai māja visu laiku ir tīra. Un tad
Ir vecāki, kur man ir pateikuši, paldies tev, pateicoties tev, es tagad tīri māju 2 reizes nedēļā. Nu, ka ir ok, ja kaut kur aizveļās kāds suņu spalvu kušķis, ja? Nu, ka nav jāskrien pakaļ tam katram puteklītim. Bet tas būtu arī ļoti jauki, ja tie līdzcilvēki arī to visu neakceptētu, kad tas vīrs spētu, teiksim, jā, nu ok, nu man nevajag tās siltās vakariņas. Es pats arī varu uzvārīt makaronus, vai ne? Kad ir tā atbalsta komanda tev izteikti. Un atbalsts ir ļoti svarīgs. Jo man, pieņemsim, pie 3. meitas, es atceros, kad vecmāte teica, nu māja un vakariņas nav prioritāte. Tavu prioritāte šobrīd ir tavs piedzimušais bērniņš, jā. Un tikai ar 3. bērnu tu saprati, jā, ka tu pirms tam esi centies visu darīt, jo ir šīs te vērtības, kas no ģimenes uz ģimeni pāriet, jā, un jā, tu nokļūsi šajā izdegšanas kaut kādā epizodē, un tu nezini, kā ar to tikt galā. Jā. Bet mēs esam identificējuši, mēs esam tagad samazinājuši to darba apjomu. Vēl, kas ir tas, kā vēl mēs varam sev dvēseli bagātināt un atgriezties atpakaļ tajām? Nu, viena lieta ir tā, ka vecāki par izdegšanu negrib runāt. Viņi baidās par to runāt tieši aiz tā, ka saņems kritiku, nu kas tev ir saņemies, jā? Ko tu nevari? Tev tikai 2 bērni ir, paskaties, man ir 4 un es tieku galā, jā? Jā. Un līdz ar to vecāki noslēdzas, viņi paliek vieni ar tām savām emocijām aiz bailēm, nonāk tādā uz nosodījumu soliņa, ja, kur viņus sarāja kāds. Patiesībā par to ir jārunā un izdeg vairāk vecāku nekā mēs domājam. Un tāpat ir pieejams vecāku atbalsta grupas, kur par šo visu ir iespējams runāt. Un tad, protams, ir jādomā par to, kas katru no mums uzlādē. Vienam tas ir pastaigas, kādam tas ir varbūt nezinu, dimanta glezniņu līmēšanas, kādam tas ir sports, fiziskās aktivitātes, bet uzlikt sevi tādu pašu prioritāti, kā, piemēram, aizvest bērnu pie ārsta, tikpat svarīgi ir aiziet man pie ārsta. Un man vajag to pusstundu. Vai izskriet. Man vajag tagad pusstundu, lūdzu, tieciet galā. Man ir vajadzīgi pusstundu izskriet. Un vienkārši nolikt sevi kā prioritāti. Un tad atrast tās lietas, kas uzlādē. Jā, vai tas ir sports, vai māksla, vai sarunas ar cilvēkiem, kas uzlādē. Vai dārs. Vai dārs, jā, citam ir jārok dobi, lai paliktu. Un vēl citiem es zinu, ka ir ļoti svarīgi vakarā Instagramā paskatīties absolūti interesants dažādas video, kas arī varbūt atslēdz, vai ne? Ka tev ir jā, un te ir atkal viss ir ar mēru. Nu, tā kā, ja mēs nezinu, vienalga skriesim, raksim dobu vai sēdēsim Instagramā visu dienu. Dienas beigās mēs droši vien, ka labi nejutīsimies. Vai ne? Tas ir kontrolēti kaut kādu brīdi, kur es apzināti paņemu sev. Ir ok. Kāds ir tas atvesļošanās periods? Atkal tāds laika posms, laika nogrieznis individuāli? Ļoti individuāli, jo, protams, ka viss būs atkarīgs no tā, cik es spēšu pateikt, nospraust savas robežas un pateikt, ko man vajag un cik tad es sekošu tam savam plānam, jo viens ir, ka mēs varam izdomāt, tagad es pateikšu vīram, man ir vajadzīga pusstunda dienā un tad reiz nedēļā es gribu satikt draudzeni, nu, piemēram, jā. Labi, brīnišķīgi, tev ir plāns, tagad ir jāķers pie plāna realizācijas un tur mēs bieži vien aizšaujam kaut kur greizi, jo, nu, atkrītam atpakaļ tais vecajos savos ieradumos. Un vecāki, kuri ir izdeguši, bieži vien jūtas arī tādā upura pozīcijā, nu, ka es taču visiem visu daru, kāpēc neviens nesaprot, ka man vajag pauzi. Bet neviena cilvēka uzdevums nav nolasīt domas. Ja ir kaut kas vajadzīgs, tas ir jāpasaka, un ir jāpasaka tā, lai otrs cilvēks sadzirdētu to vajadzību, bez pārmetumiem, bez tādas... Bez tā, lai iesūtītu otru tādā aizsardzības pozīcijā. Jo es iešu pie tevis un teikšu, tu nekad man nedod brīvu dienu, tad visticamāk, tas otrs cilvēks gribēs aizsargāties. Bet, ja es pasaku, es jūtos ļoti nogurus, man ir vajadzīga pusdiena brīva, vai tu lūdzu var paņemt bērnus, iespējams, tas rezultāts ir savādāks. Un mēs atkal atgriežamies pie komunikācijas. Protams, jā. Atkal tātad, ja no savu vajadzību apzināšanās un nodošana otram cilvēkam. Jā. Tev par savām sajūtām nav jākautrējas, tev viņas ir un tās ir tik normāls un
Jā, tu minēji, vai ne, man ir 4, tev ir 2, es tiek galā, man 2 darbi, vēl tur dārs, tas, jā. Ir tās atšķirīgie, jā, tie atšķirīgie cilvēki. Jā, nu mēs katrs piedzimstam ar savu temperamentu, ar savu enerģijas līmeni kaut kādu, un katram mums ir sava dzīves pieredze, un varbūt ir situācijas, ar kurām viens tiek galā ļoti labi, un otram tā ir traģēdija, lai gan objektīvi varbūt tas nav tā, vai ne? Bet, jā, katram mums ir savs enerģijas līmenis, un viens cilvēks var pacelt vairāk, un kāds var pacelt mazāk, bet tas nenozīmē, ka kāds no viņiem ir labāks. Jā, un tam spēcīgākajam varbūt saprast to, ka tāds kā tu, tik daudz, cik tu vari nest, tas otrs nevar, un tu nevar no viņa prasīt to, ko tu vari izdarīt, vai ne? Nu jā, šī izdegšana ir un būs, un var meklēt palīdzību un atbalstu, un ar tām lietām var sakārtot sev, vai ne, un pasargāt no depresijas un tālāk tādām visām briesmīgām epizodēm. Grūtībām, jā. Jā, nu viens ir tas, ka tu saproti, jā, es esmu izdedzis. Arī es esmu bijusi personīgi tajā epizodē, ka tu saproti, jā, ka nu vienreiz ir, kaut kas būs jādara, un ar tavu atbalstu, ar šo schēmu, kā tagad mēs darīsim un kā tas tagad būs, ar to tiku galā. Un, principā, 2 nedēļās viss arī tika sakārtots un viss bija kārtībā. Un tik skaidri definēti pienākumi un darbi, no kuriem es varēju atbrīvoties un iemācīties deleģēt pienākumus un uzticēties un tā tālāk. Un, paldies Dievam, man tā situācija nebija tik sāsināta, ne? Bet ikdienā līdzcilvēki, kur es redzu, kuri arī iet šo ceļu un grimst ar vien trakāk, un tu neesi tā autoritāte, kas var palīdzēt. Ir svarīgi atrast to savu psihologu, vai ir svarīgi šo neitrālo trešo personu meklēt? Droši vien būs cilvēkam pietiks ar mammas atbalstu vai ar vīra atbalstu, jā, bet būs cilvēki, jā, kam psihologs būs tas, tā persona, kas palīdzēs salikt visu pa plauktiņiem, saprast tālākos soļus un tad atbalstīs arī tai ieviešanas ceļā. Jo, kā es teicu, viens ir izplānot, bet otrs ir realizēt. Un vēl, ko es domāju par izdegšanu attiecībā, mēs runājām iepriekš par bērniem, ka vecāki grib, lai bērni ir laimīgi, bet tikpat ļoti bērni grib, lai laimīgi ir vecāki. Un meklēt to palīdzību, vienalga, vai tas ir psihologs vai kāds cits cilvēks, ir tik svarīgi ne tikai, lai mēs kā vecāki justos labāk, bet tas palīdzēs arī mūsu bērniem justies labāk. Jo, ja mēs, un plus caur to mēs iemācīsim arī saviem bērniem to, ka mēs varam deleģēt pienākumus, ka mums nav viss jāvar un viss jāspēj. Tā kā strādājot ar savu izdegšanu, ieguvumu ir patiesībā ne tikai vecākiem, bet arī visiem, kas ar vecākiem ir kontaktā. Un ļoti svarīgi ir darīt, darboties, disciplinēt, sakārtot sevi un atkal tas ir tāds individuāli atkal laiks, kurā periodā tu vari tā kā sakārtot sevi, vai ne? Vai arī nākot uz terapijām. Tās ir vidēji 10, 15, 20. To nevar pateikt. Tas būs atkarīgs gan no situācijas smaguma, gan no personības, kā cilvēks tiek galā ar grūtībām. To nav iespējams pateikt.